Vai ir iespējams vienlaikus mazināt cilvēku darbības ietekmi uz vidi un attīstīt ražošanu? Ja cilvēku darbība ir radījusi papildu biomasu krūmāju, zālaugu vai niedru veidā, tad varam meklēt iespēju šīs biomasas izmantošanai ražošanā. Šo konceptu, kad biomasa ir sākuma punkts ražošanas ķēdei, sauc par bioindustriālo simbiozi. Cilvēku ietekmes mazināšanai būtu svarīgi, lai izmantojamā biomasa netiktu kultivēta speciāli, bet būtu pieejama apkārtējā vidē. Zemgalē pat labam vispiemērotākā iespēja dažāda veida biomasas izmantošanai būtu biogāzes ražošana, un par savu pieredzi šajā jomā stāsta 3 uzņēmumu pārstāvi. Latvijā biomasa bija, ir un būs. Šobrīd mūsu biogāzes stacijā notiek būvniecības darbi. Papildus tiek būvēti 2 fermenteri, kur varēsim pārstāvēt vēl vairāk atkritumus. Līdz ar to būs iespēja pārstrādāt vairāk atkritumus, un tā kā biogāzi var ražot no jebkuras organiskas vielas, mēs būsim atverti jebkurai biomasai, pārstrādāšanai, ja mums nepietiks ar putnu mēsliem, un varēsim ražot zaļo enerģiju. Pašreiz jūs atrodaties biogāzes ražotnē, 2 megavati jauda. Kā izējuma materiāls izmantojam kūtsmēslus šķidros, cietos un zāles, kukurūzas, zaļo masu. Pilnībā viss izējuma materiāli biogāzes iegūšanai pašaudzēti. Gan kukurūza, gan zaļā masa un kūtsmēsli no fermām. Tātad runājot par zāli, krūmiem un zaļo biomasu, ir tā, ka mūsu tehnoloģija biogāzes ražošanai paredzēta no kūtsmēsliem un kukurūzas vai zāles zaļās masas. Nav paredzēta krūmiem, šķeldam un tādām lietām. No 2013. gada visa ražošana tika pārorientēta no agrāk esošās fosilā kurināmā izejvielām uz biomasu. Respektīvi no šķeldas, kas tiek iegūta no dažādiem meža pārstrādes atlikumiem un arī kokrūpniecības atlikumiem. Jelgavas biomasas koģenerācijas tehnoloģija jau sākotnēji tika izvēlēta tāda, lai mēs varētu izmantot iespējami zemes kvalitātes biomasu, kas faktiski ir tāda, kam tā iespējas tālākai pārstrādē ir zemākas, un mums tā kvalitāte pilnībā apmierina mūsu tehnoloģisko procesu. Mēs varam ražot siltumenerģiju no tādas šķeldas, kas daudzās citās katlamājās varbūt arī netiktu izmantota.